Rīgas starptautiskais kinofestivāls ir sācies. Festivāls vienmēr ir prieks, jo tā ir iespēja kolektīvi pieslēgties tādam brīnišķīgam kino. Un tajā pašā laikā festivāls ir arī tāda zinām trauksme, jo starp visām daudzajām iespējām, ko noskatīties, ko pagūt. Un tad es nolēmu, ka es nelasīšu neko. Es vienkārši katru dienu iešu un centīšos noskatīties 3 filmas. Vienkārši pārsteidziet mani. Starp tām ir arī filmas, kuras es ļoti gaidu. Blakus istabā, Putns, Substance, Māceklis. Bet es pieļauju, ka uz šīm filmām biļetes tiks izpirktas ļoti ātri, bet šeit pastāv cerība, par kuras pastāstīšu vēlākos video. Festivāls iesākās ar Uģa Oltes dokumentāro mistēriju Tesa man par kultūra vietā Savvaļa notikušo Tesas koncertu. Skatītājiem bija iespēja izbaudīt to lādiņu, ko var dabūt tikai Savvaļā, un vēl šis koncerts. Bet man režisoram tikai tāds viens jautājums. Kāpēc meitenes vienmēr ir noģērbušās un skaistas, bet vīrieši apģērbušies un tādi kompetenti? Tā bija arī šai filmā. Bet šovakar vēl 2 filmas. Viena no tām, manuprāt, ļoti svarīga filma Peldmāja par to, ko nozīmē pārstrādāt un ko nozīmē nepārstrādāt traumu. Un otra filma ir Misija Latvietis dizaineri par 2 pasaulē zināmiem latviešu māksliniekiem. Un festivāls turpinās.